Čau visiem! Esmu atbraucis šodien uz Ķīpselu uz Alduro izstādi, ko iesim iečakot mocīšus, nopirksim biļeti un uz priekšu. Izskatās, ka cilvēki būs daudz, jo rindiņa redz, kāda pie kases ir uzkrājusies. Nu, esam iekšā un iesim uzreizām uz mocīšu standiem. Un pirmais, ko mēs redzam, ir Harley Davidson stands. Tā te mēs redzam Fatboy Harley Davidson. Cena 29,350. Ļoti skaists motocikls. Tā šitais mums ir breakoutiņš. Harley Davidson. 28,750. Baigi smukie diski, chroms, viss kā Harley Davidsons mīl. Un šitais mums ir Lowrider ST 25,000. Es ar šitādu biju braucis, man bija vienreiz viņu iedauši uz testu. Varbūt pat arī šito. Nē, nu šitais ir jauns, nav lietots, protams. Ļoti man ar viņu patika braukt. Vibrāciju gan es jūtu, bet tas jau ir Harley Davidsonam piederās. Un šitais mums ir Road Glides, ja? Komforta cienītājiem. Ar ādas dīvānu, ar visām lietām. 117 inch motors. Nu, attiecīgi arī cena 37,850. Un šitais mums ir Sportster S. Man arī kanālā ir testa brauciens ar viņu, un tas ir ritīgais zvērs. 16,900. Tas laikam ir pats pieejamākais Harley Davidson modelis, ko varētu nopirkt. Bet nu šis ir baigais zvērs. Ļoti spēcīgs motors. Kā sporta mocim. Un te turismu cienītājiem Harley Davidson Pan America 1250. Reiz ar visām somām. Tas jau tāds adventure tipa motocikls. Smuks salons. Un cena 30,000. Aprīlija sporta mocīts RSV 4. Cenu diemžēl šitam es nezinu, bet izskatās jaudīgi. Tiem, kam litrs ir pa daudz, rekļus 660 kubikcentimetru motors. Cena 11,000. Brembo bremzītes. Visi elitāri. SC trubiņa. Droši vien skaņa ir baigi patīkamā. Nu, šitais jau mans mīļais motocikls. Aprīlija Touareg. 14,500, un tas ir jūsu. Brembo bremzītes. 26 cm klīrens. Aizstarpāna jau nāk stokā. Pastīties, kāds izpūtējs. Ar brīnišķīgu skaņu. Jā, 14,500. Moto Guzzi. Gandrīz kā Bembim opozīta dzinējs. 11,500. Brembo bremzītes. Motors melnā izpildījumā. Klasiska stila. Ļoti skaisti. Vispār itāļi māk taisīt motociklus. Nu, dizains viņiem ir labs. Tiem, kam ir apnicies braukt ar motocikliem, ir iespēja pabraukāt ar šitādiem bagijiem pa offroadu. Un mēmākais aparāts. Kāds viņam salons. Rītīgi stilīgs, trakais maks. Dzinēja telpa. Šito jau var Dakārā braukt. Diez cik tādam cena būs kaut kur norādīta.
Aiziesim paskatīties. Nu jā, kārtīga auto cena 50 000. Bet, nu, ļoti stilīgi. Nu, un šitais skaistuls ir Triumphs, Tigeris, 1200 rallija, manuprāt. Tas ir Adventure flagmanis Triumpha sortimentā. Maksā droši vien arī kādu pāri pa 20 000. Brembo bremzīts, 21. ritenis, jā. 3 cilindri, kas ir baigi forši. Jā, gandrīz 24 000. Ar kardānu, tas ir baigi forši. Un saloniņš. Klasisks skramblerīts, 7800, ļoti laba cena, pievilcīga. Ja jums lielais Tigeris liekas pa dārgu, tad reku ir mazais 900, arī ar spieķotiem diskiem, Brembo bremzēm, 21. ritenis un 16 000 eiro. Kove 800X rallija. Izskatās, ka viņam ir viens cilindrs. Nē, 2 cilindru paralēlais. 21. ritenis, aizmugurē 18. Viss ar agresīvām riepām. Kārtīgs offroad aparāts. Tāds viņam ir salons. Pastīsimies, cik viņam ir cena. 10 pakas, un tas ir jūsu. Tā, nu, un ja kādam ir vēlēšanās pabraukt par kārtīgu offroadu, redz 21. ritentiņš, 450 kubikcentimetru motors, rallija, Kove, 9000 eiro. Te pat ir 3 bākas, katrā pusē te ir pa bāciņai, un vēl aizmugurē bāka. Ar šito jau var kārtīgi pa tetu dot virsū. Kove. Foršs spidometriņš, planšetīte. Jā, karbona aizsargpāna motoram. Ļoti jauki uztaisīts. Gan arī kā Dakārs rallijā. Nu tā, te mums ir CF Moto. Krutākais Ķīnas brands. CF Moto X1000. Ļoti līdzīgs mūsu KTM-am, protams. Cena 10 500. X800 pa 8600. Jau tāda offroad versija nedaudz. Nu, izskatās viņi ļoti labi. 800 MT. Pa 9 pakām. MT 700, 6500 eiro. Ar visām dugām, bez kameru riepām skatos. Ļoti labi. Nu, šitais ir 450 CF Moto, MT 6500. Pirktākais motocikls Eiropā. Es ar viņu esmu braucis testā. Nu, gudīgi teikšu, patikās. Ja ir vēlēšanās, ir arī Rieju krosa motocikli. Tas laikam ir spāņu ražojums. Starp citu, cik šitāds maksā. Nu, nav lēts prieks, 9 pakas. Tas jau ielas homologizētais, tāpēc laikam viņš dārgi. Jā. 8 Redz, kur Rieju piedāvā arī elektromotociklu. Cerams, ka tā nebūs nākotne. Mēs brauksim ar motocikliem ar benzīna dzinēju. Rieju Aventura Rally 307, 4500. Pastieties, kāda priekšiņa smuka, kā īstam Dakāras motociklam. Nu, arī ir tāds ieturēts Dakāras stils nedaudz. Ļoti skaists. Pa mežu pagaņāt, es domāju, tas ir topiņš. Jā, bija man uz testu šitais, davai pamēģināsim uzkāpt, atcerēties, kā uz viņa bija.
Nu, ļoti forši, nu, klausies. Pa mežu gaņāt, ideāli. Un, principā, var arī kaut kur tālāk pabraukt, nav nevainas. Beņķīts diezgan mīksts. Jā, super. Kā otro moci varētu paņemt. Piesim apskatīt Suzuki vienu modelīti, kurš man baigi interesē. DRZ4 SM 8950. Un šitais ir bomba. Šitā ir S versija, viņiem ir vēl R versija. Nu, iepriekšējās paaudzes DRZ slavens bija ar to, ka viņam motors bija vienkārši nenokaujams. Jā, izskatās ļoti labi atjaunota versija. Super motocikls. Jā, un rekur ir tā R versija saucamā. Arī vairāk jau paredzēta offroadam. Super mocīts. Un ja jums gribas paceļot ar tādu skaistu dzeltenu mocīti, kas ir V-Stroms D1050 ar visiem koferiem lūdzu, spieķotie bezkameru diski, V-veida motoriņš, man šķiet, jā, ir joprojām. Ļoti skaists, būsiet pamanāms tumšajā dienas laikā. Ar visām dugām, aizsargpāniņa. Pastīsies, cik viegli noņemt reļas filtru. Apkopi veikt ir ļoti viegli viņam. Un izskatās brīnišķīgi. Kā motostands, Royal Enfield sērija. Klasiski un skaisti motocikli. Royal Enfield Himalais. Tas kā no 70. izbraucis. Un šitais ir Royal Enfield Himalais, kā saka, travel pack. Ar somām, ar dugām, ar 21. riteni, 450. dzinējs, 1 cilindrs. Un arī koferīšu opcijas viņam ir. Morini arī ir atjaunojuši savu līniju. Konkrēti šitais modelīts lūdzu 7900. Būs jāizbrauc pie K-Moto ciemos, jāpaprast liedo kaut ko uz testiņu. Šis ar tāds offroad aparāts izskatās. Tagad laikam ir modē, visi adventure. Tā, viens no maniem mīļākajiem standiem KTM, ko viņi ir uztaisījuši 25. gadā, ja, vai 26. sporta motociklu, 990. Teorētiski viņš ir divvietīgais, bet man būtu bailes sēdēt uz šāda maza beņķīša. Tā, nu un šitais skaistulis KTM 890R 14700. Nu, šis modelis jau nav jauns, jā, bet viņš ir joprojām ļoti populārs. 2 cilindri, 115 zirgi, manuprāt. Jā, vēl uzliktu akro, un jā, tā ir bomba. Nu, un 26. gada jaunums KTM portfelī. Pastieties, kāda futuristiska lampa. Mīglinieki vai pagriezieni tie leņķa lampas. Brembo bremzes, 21. disks. Jaunais 1390. motors. Un šitais motocikls ir īsts mākslas darbs. Pasties, kas pa plānu šeit.
Tad nebūs demonstrācija. Tā, mūsu saimnieks nodemonstrēs, kā darbojās planšete. Raiva ieslēgs, lūdzu. Nospiež podziņu un motocikls atdzīvojās. Ready to race, kā vienmēr. Pasties, kas pa planšeti, johaidī. Spēles ar viņam ir? YouTube var skatīties, braucot CarPlays, jā. Nu, nice, forši mocīts. Pa cik tu viņu atdosi? Iemainīsim. Tas mums ir KTM 390 Adventures. Mazais brālis 690. Un, protams, arī gas krosa moči ir pieejami. Tas viss ir Motomānija, un es arī dzirdēju, ka Motomānija ir vodžus tirgo, un viņi tagad arī ir sākuši tirgot KTM. Tā kā Latvijā tagad būs 2 KTM dīleri, kur varēs iegādāties šos brīnišķīgos motociklus. Tā, nu reku ir Adventure motocikli no Ķīnas ražotāja Vodž, kurus arī var iegādāties Motomānijā. Tot šāda cena 10 000. 900. Kruīz kontrole, planšete, bez atslēgas piedarbināt var. Šeit mazliet izskatās tā kā no KTM paņemts. Bet viņam ir arī bezkameras diski, riepas atvainojos. Jā. Miglinieki stokā jau ir. Ducati Street Fighters. Vēl viens monstrs. Ļoti skaists itāļiem dizains ir. Un te ir kaut kāds trenežieris, te var pamēģināt savus spēkus, kā izņemt pagriezienus, acīm redzot. Reku viens laimīgais nopircis Penegālu. Reku forši supermoto. 20 000 pilnākā versija šāds Ducati. Un kā arī zinat, ja jau otro gadu, manuprāt, Ducati piedalās MXGP ar savu 450 no Desmo. Un šeit viņš ir nopērkams par 16 000. Reku 125 ielas mocīts. Poēgais bremžu disks. Arī forši pa pilsētu pabraukāt. 5 000. Šeit arī viens interesants ražotājs Sijā Benda, tas varētu būt arī ķīnietis, Napoleon Bob. Nu, gandrīz kā Harley Davidson izskatās, jā? Klasisks boberis. Un te vēl viens. Un cik pa viņa prasa? 6800. Nu, baigajās riepas. Diski. Priekšējā dakša pati resnākā tirgu. Siksnas pievads.
Kove 800X. Bezkameru riepas. 2 cilindri. €9,990. Ir arī pieejamas ūdens motociklu izstrādājumi. Akcijas cena 26,000 par šādu, bet, ja jums tas liekas pa dārgu, ir arī pa 13,000. Šeit ar visām ūdens noturīgajām tumbiņām var braukt pa jūru un klausīties mūziku. Tā, nu moto izstādi mēs īsumā esam izstaigājuši. Aiziesim paskatīties nedaudz uz laivām un tad jau metīsim pamazām mieru.